Tātad labvakar, šodien ir 29. augusts 2023. gads, un es šovakar ar jums vēlos padalīties ar to, ko es zinu par kripto nozari, kādā veidā ar kripto valūtām Latvijā var nodarboties pilnīgi legāli. Ja, un labā ziņa ir tā, ka tas ir pilnībā iespējams, un patiesībā tas ir pietiekami vienkārši iespējams, ja, to darīt pilnīgi legāli, jo ļoti daudziem cilvēkiem ir tāds mīts, ja, teiksim, ka pilnīgi visi cilvēki, kas nodarbojas ar kriptām, tur ir kaut kas tāds nesmuks, krāpniecisks, netīrs, nelegāls un tā tālāk. Ja. Nu, kāpēc tas tā ir izveidojies? Nu, to mēs domājamies diezgan daudz labi saprotam. Sabiedriskā doma vienmēr ir kaut kāda jāuztur, ja. Tāda viņi ir, ja, diemžēl, ja, bet mans mērķis šodien ir parādīt, ka tas nebūtu vienmēr tā nav. Iepazīstināšu ar sevi. Mani sauc Vilnis Priedītis. Es esmu nodarbojos ar biznesu jau vairāk kā 35 gadus. Savulaik man bija ļoti liels uzņēmums līdz 2008. gada krīzei, būvmateriālu tirdzniecības jomā. Tas, diemžēl, neizturēja to krīzi. Man ir arī pieredze par vairākiem miljoniem pārdot savu uzņēmumu. Es esmu daudzus gadus nodarbojies ar sabiedrisko darbu sporta jomā, biju Latvijas Triatlona federācijas prezidents 9 gadus. Pēc tam tajā laikā izveidoju arī tāds pasākums kā Valmieras maratons, Rīgas triatlons, Daugavpils pusmaratons. Jā, tāds etaps man ir bijis dzīvē. Un jau pēdējos, jau 5. gadu nodarbojos ar kripto nozari, ar kripto aktīviem. Tad esmu daudz treidoju līdz arī šodien. Nodarbojos ar visādiem tur projektiem, kur ieguldīt, nodarbojos ar NFT, nodarbojos joprojām. Robotu tirdzniecība, visādi jaunie tokeni, pirkšana vai pārdošana, IDO un tam līdzīgi, ja, tā kā ļoti dažādas lietas. Ja. Un saprotot, kad šī tāda interesanta nozara, par kuru es varu arī padalīties, jo man ir tāds, vismaz pašam šķiet, man tas ļoti patīk. Man ļoti patīk dalīties ar informāciju, pasniegt informāciju, ja, teiksim, stāstīt par sarežģītām lietām, tāpēc es pirms jau mazliet vairāk kā gada nodibināju kripto skolu numur 1. Tātad mēs vadam arī dažādus kursus pēdējā laikā, gan retāk, jo kripto tirgus ilgstoši ir tādā zemā pozīcijā, un tieši tāpēc tas pieprasījums varbūt ir mazliet mazāks. Ja? Pat šobrīd ir tā sajūta, kad interesi sāk parādīties, jo cilvēki jau sāk gaidīt, kad tad beidzot tas tirgus ies augšā. Par to mēs šodien nerunāsim. Mēs runāsim par citām lietām. Ja? Un es esmu arī kripto projektu izveidotājs, tātad Daitex Token, daitextoken.com, tas ir mūsu saits, mūsu uzņēmums, Digital Tech, nodarbojas ar sava tokenu izveidi, savu produktu izveidi, ja, un tā teikt, esmu iegājis arī tajā kategorijā, kuri jau veido savus kripto projektus. Ja. Lūk, tagad atslēgsimies mazliet no prezentācijas. Mēs noteikti pārslēgsimies vairākas reizes atpakaļ. Un uz tā teikt, kā veidā es te sevi redzu, tā laikam es neredzu sevi. Lai notiek šādā veidā galerija. Un tas, ko es šodien stāstīšu un ko es šodien nestāstīšu. Ja? Šodien neuzdodiet man jautājumus, uzreiz sākšu, ko neuzdodiet. Ja? Teiksim, neuzdodiet man jautājumus, vai šo, vai šito, vai vēl kaut kādu lietu, tur viņam dienas redz vai neredz, vai kādā veidā, vai kaut kādā veidā no kaut kā tur izvairīties. Par to šodien stāsts nebūs. Ja? Šodien stāsts būs par to, kādā veidā var strādāt legāli, kripto nozarē. Otra lieta, par ko es šodien nestāstīšu, pilnīgi viennozīmīgi es nestāstīšu dažādas nianses, kādā veidā grāmatvedības kontā, kur kaut ko ielikt. Ja? Teiksim, šis nav tāds klasisks webinārs grāmatvežiem. Ja? Šais pasākuma beigās jums būs iespēja, man šeit ir izdrukātā veidā PDF materiāls, kurš ir tāds pārskats par to, kas būtu jāievēro. Tāds sīkums, es gan te vēl mazliet no rīta papildināšu, jo pāris lietas esam aizmirsuši ielikt. Ja? Un šeit ir pēdējā lapā 10 dažādi linki, uz ko jūs varēsiet uzspiest, ja, teiksim, kur ir
Visādi tur ieņēmumu dienas skaidrojumi, tur dažādus pieredzējuši juristu skaidrojumi, tur dažādi dokumenti, kas ir saistīti ar kriptovalūtu, kur daudzas lietas var izlasīt daudz sīkāk. Ja? Šodien mans mērķis ir parunāt par būtību, kā to var darīt un kādā veidā domāt un kādā veidā ar to nodarboties un būt pietiekami mierīgiem. Ja? Es stāstīšu galvenokārt par būtību, ja, un mans mērķis ir iedrošināt tos cilvēkus, kas to vēl nedara, kas vēl nenodarbojas ar kriptovalūtām, to darīt, jo kriptovalūtu tirgus patiesībā mums nes milzīgas perspektīvas, tā ir mana pārliecība. Es nerunāšu šobrīd par lielām vērtībām, ko dod blockchains, ja, bet pavisam tādās primitīvā veidā, ja, teiksim, šodien es esmu pilnīgi drošs, ja šodien cilvēki prātīgi, sabalansēti investē kripto nozare tieši tagad, kad tirgus ir lejā. Nākamajā tirgus kāpumā, kas, manuprāt, būs, es nezinu, kad tas būs, bet būs gada laikā, teiksim, nākamā gada, iespējams, pavasarī, ar mazu varbūtību, jo šoruden, bet ļoti mazu, savu kapitālu varēs pavairot 10 un vairākas reizes ieguldīto. Ja? Tā ir man pilna pārliecība, un es redzu, ka tas tā būs, jo to rāda visi, teiksim, iepriekšējie arī tādi statistika, ja, teiksim, kā ir bijuši iepriekšējās reizes, ka bijuši tirgus kritumi un tirgus kāpumi. Ja? Lūk, un tāpēc tieši šobrīd, pirms tādas kripto sezonas, mēs arī mazliet intensīvāk atgriežamies pie apmācībām. Ja? Ok, jā, šodien būs runa par uzskaiti, par to, kā tad tie nodokļi ir jārēķina, kāda nodokļi ir jāmaksā. Un tagad es gribu uzreiz sākt ar vienu tādu piemēru, teiksim, cik radoša var būt uzskaite un grāmatvedība kā tāda. Ja? Es domāju, ka ļoti daudz no jums lieto sava uzņēmumu, strādā, piemēram, kādā uzņēmumā, varbūt ir līdziepašnieku uzņēmumā, īpašnieku uzņēmumā, ja? Vai arī, nav svarīgi, ja, teiksim, bet jūs braucat ar automašīnu un jums ir uzņēmuma degvielas karte. Jūs iebraucat degvielas uzpildes stacijā, jebkurā no lielajiem tīkliem, ja, teiksim, jums ir uzņēmuma karte, jūs ielat degvielu, aiziet tur samaksāt un tā tālāk. Ja? Un ko dara operators? Viņš automātiski ņem čeku un spiež zīmodziņu virsū, ja? Un dod jums to čeku. Ja? Kāpēc viņš to dara? Tāpēc, ka daudzos uzņēmumos grāmatvedis prasa šo čeku ar visu zīmogu un kādos vēl ar parakstu. Ja? Un ir cilvēki, kas ielēja ar uzņēmumu karti, ja, un to čeku vispār nepaņem. Jo uzņēmumam taču atnāk rēķins. Ja, un rēķinā ir viss atšifrējums pa pilnīgi visu. Ja. Lūk, un tad ir jautājums, kas tad ir pareizi? Prasīt šo čeku vai neprasīt šo čeku? Ja? Nav nepieciešams prasīt šos čekus. Ja? Nav nepieciešams tieši tāpatās. Kāpēc es to sāku? Es tieši tāpatās gribu teikt, ka ir pietiekami daudz iespējas radoši pieiet kriptovalūtu uzskaitei, šodien kriptovalūtu uzskaitei, aprēķinot nodokļus. Ja? Tieši tāpat kā līdzīgi radoši ir iespēja pieiet dažādās citās šajās nozarēs. Ja? Ok, šērosim atkal prezentāciju, iesim uz priekšu. Es ceru, ka redz tagad, varbūt kāds ierakstiet komentārā, vai neredz prezentāciju, jo lai es dabūju atgriezenisko saiti, būšu ļoti pateicīgs. Ja? Ok, redz, paldies. Tātad, sāksim ar to, ka regulējumi par kriptovalūtām ir tādā kā Latvijā tādā attīstības stadijā. Ja, teiksim, tādā kā attīstības stadijā. Laba ziņa ir tā, ka ar kriptovalūtām drīkst nodarboties, var nodarboties, un tas ir pilnīgi legāli. Ja, teiksim. Un pašai kriptovalūtai var atrast ļoti daudz formulējumus. Ja, teiksim, ja mēs runājam tieši no tāda viedokļa, kā mēs to no kripto viedokļa, ja, teiksim, katrs viņu var uztvert kaut kā savādāk, ja, bet no nodokļu viedokļa, no uzskaitas viedokļa, varbūt, teiksim, var teikt tā, no valsts ieņēmuma dienesta viedokļa, jā, figurē tās jēdziens virtuālā valūta, jā, teiksim, figurē tur visādi jēdzienu vērtības digitālais atspoguļojums un tā tālāk, ja. Pilnīgi skaidri ir viena lieta, kad kriptovalūta nav oficiāls maksāšanas līdzeklis,
Un kriptovalūta nav uzskatām ne par banknotu, ne par monētu, ne par bezskaidru naudu, ne par elektronisku naudu. Kriptovalūtu var uzskatīt par maksāšanas līdzekli tikai tad, ja divas puses par to tā vienojās, ka viņas ar to norēķinās, bet no uzskaitas viedokļa, kāda tas būtu pareizi jāuzskata, kriptovalūtu pielīdzina tāpat kā jebkurai precei. Nu, piemēram, ja jums ir uzņēmums vai jūs esat pašnodarbinātais, jums ir kaut kāds tur bizness, jūs tirgojat, nezinu, tur vienalga, tur trauks, pārtiku, vienalga ko, elektroniku un tā tālāk. Ja? Jums ir kaut kāda veida uzskaitas programma vai, teiksim, kaut kāda veida uzskaita. Ja? Tieši tāpatās pēc idejas tiek uzskaitīta kriptovalūta. Tieši tāpatās, ja? Teiksim, tieši tāpatās. Nu, lūk, mēs runāsim par juridiskām personām, runāsim par fiziskām personām šovakar, ja? Pie tā mēs noliksim, bet kas ir ļoti būtiski darot šo visu, pirms mēs sākam darīt, ja? Izvēlēties vispirms to juridisko formu, vai es to darīšu kā privātpersona, vai es to darīšu kā pašnodarbinātais, kurš ir pierīdzināms fiziskai personai, vai es to darīšu kā pašnodarbinātais, kurš ir pielīdzināms juridiskai personai, vai es to darīšu kā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību un iespējams vēl visādas citas formas. Mēs vairāk neapskatīsim šodien. Ja? Kāda ir starpības starp pašnodarbināto fizisku un juridisku? Pašnodarbinātais var reģistrēties ieņēmuma dienestā. Tas ir pirmais, ja viņš reģistrējas arī uzņēmuma reģistrā, viņš kļūst par juridisku personu. Viņš reģistrējas tikai ieņēmuma dienestā, valsts ieņēmuma dienestā, tad viņš ir, tad viņam tiek piemērots šīs fiziskās personas regulējumi, ja, no nodokļu nomaksā. Ja, teiksim, tad reģistrējamies atbilstoši izvēlētai formai. Un tālāk ir nākamais, teiksim, tāds solis, kas attiecās uz pilnīgi visām, uz ko es principā neatkārtošos, vairāk varbūt arī atkārtošu, ja? Bet ko ļoti svarīgi saprast, kad jūs maksāsiet nodokļus kādreiz par kriptovalūtām, un tajā brīdī būs ļoti svarīgi, par cik tad es to kriptovalūtu nopirku un cik tad es esmu nopelnījis vai neesmu nopelnījis. Ja? Un ir tas ļoti vienkārši nopirkt kriptovalūtu no drauga, pa skaidro naudu un tā tālāk. Ja? Ja jūs tā izdarīsiet un vēlāk jūs maksāsiet par to nodokli, tiks uzskatīts, ka jūs viņu esat nopirkuši par nulles vērtību un nodoklis būs lielāks. Ja? Tad visus kriptoaktīvus iegādājieties oficiāli. Nu, kā var iegādāties oficiāli? Tad var iegādāties dažādās apmaiņas platformās, kuras es parādīšu vēlāk. Var iegādāties ar bankas pārskaitījumiem uz daudziem arī, teiksim, ar kredītkarti nopirkt, maksājuma karti arī kripto biržās. Ja? Nu, ir dažādi veidi, kā to var izdarīt pilnīgi oficiāli. Ja? Var nopirkt no cita uzņēmuma, kurš oficiāli pārdod. Ja? Nu, ir šie servisi dažādi. Ja? Teiksim. Un rīkojieties droši. Rīkojieties absolūti droši, ja? Jo tas ir pilnīgi un absolūti, tas ir pilnīgi un absolūti legāls bizness. Ja? Ok, iesim tālāk, sāksim ar privātu personām, ja? Fiziskām personām. Es vienmēr saku privātu personas, bet laikam pareizi ir teikt fiziskas personas, ja? Teiksim, tādā izpratnē, ja? Teiksim, jo privāta persona var būt arī juridiska persona, tā kā ir fiziskas un juridiskas personas, ja? Teiksim, tas tā man atvainojas par šādu neprecīzu formulējumu. Ja? Tātad jūs varat nekur nereģistrēties. Ja? Teiksim, jūs varat nekur nereģistrēties, ja? Un jūs varat reģistrēties kā pašnodarbinātais. Nu, es iesaku izmantot NACE kodu 66.19, citur ne. Kvalificētas finanšu pakalpojumu darbības, kā arī citas finanšu pakalpojumus papildinošas darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu. Nu, tāds garš formulējums, ja, bet mēs zinām, tiem NACE kodiem ir šie garie formulējumi. Tādi viņi ir. Nevienmēr es saprotu visu NACE kodu būtību, kāpēc viņi tieši tā izveidot, bet viņi tādi ir. Jā, teiksim, un to mēs izdarām. Jā, teiksim, ja mēs reģistrējamies kā pašnodarbināti. Ja? Ko maksā fiziska persona? Viņa maksā iedzīvotāju ienākumu nodokli no kapitāla pieauguma. Un tie ir 20%. Ja jūs nekur nereģistrējaties, jūs tagad esat saņēmuši kriptovalūtu, kaut kur pārdevuši no savas bilances vai, nezinu, ar vēl kaut kādā veidā dabūjuši ienākumu, ja, pārdodot kriptovalūtu, jums ir
pienākums samaksāt 20% kapitāla pieauguma nodokli. Ja? Iedzīvotājiem ienākumu nodokli no kapitāla pieauguma. Jūs varat maksāt arī, tagad šķiet tā kā diezgan neloģiski, reģistrējos par pašnodarbināto un maksāju progresīvo iedzīvotāju ienākumu likmi. Ja? Pie tam progresīvā iedzīvotāju ienākumu likme līdz ienākumam 20,004 eiro. Nezinu, kāpēc 2,004. Ja, tā ir šodien iegooglēju šo skaitli, teiksim, ir 20% no līdz 78,100 eiro, tie ir 23%, un virs 78,100 gadā tie ir 31%. Ja, šī likme ir tā kā lielāka. Ja. Bet es to pastāstīšu, kāpēc ir varbūt izdevīgi arī būšu par šo pašnodarbināto. Ja. Un nodoklis jāmaksā, ja jūs tagad, teiksim, tā pērkat kriptovalūtas un pērkat, ja, teiksim, un viņas tur maz pārdodot, ja, teiksim, jums nepārdodot, jums nekāds nodoklis nav jāmaksā. Jūs nopirkāt šodien, nezinu, kaut kādu monētu, ātumu vai tēriumu vai tur rīplu, nav svarīgi, ja, teiksim, jūs nopirkāt kaut kādu monētu šodien, ja, teiksim, par salīdzinoši zemu cenu, kāda ir tirgo, ja, pagaidījāt tur to laiku kaut kādu, ja, viņi izaug tur 2, 3, 4, 5 reizes, ja, un jums viņš stāv maciņā, ja, jums nekas nav jāmaksā, jums nav jāskatās, tagad maksā dārgāk 20% jāsamaksā, nē, jums nav jāmaksā, jums jāmaksā tikai tajā brīdī, kad jūs viņu pārvēršat uz eiro pārdodat, ja, un ja šie ienākumi ceturksnī pārsniedz 1000 eiro, tad ir jādeklarējās vienreiz ceturksnī, jāsamaksā nodoklis līdz nākamā mēneša, nākamā ceturkšņa 15. datumam, ja, ja mazāk par 1000, ja, teiksim, tad ir vienreiz gadā, ja vairāk par 1000 ceturksnī savācies, tad ir ceturkšņa atskaita jānodod. Ja. Lūk, un kur tagad ir tā starpības starp šo pašnodarbināto un cilvēku, kas nav reģistrējies. Ja, bet pirms es to stāstu, es atcerējos vēl vienu lietu, kas man patiesībā bija pārsteigums. Ja. Man bija pārsteigums, un es atkal pieiešu pie tā, ka uzskaiti radoša zinātne un arī cilvēki, kas kontrolē nodokļu nomaksu, viņi arī radoši cilvēki, un viņi mēdz arī dažādi paskatīties, dažādas inspektori uz vienu to pašu situāciju. Ja. Es pirms kaut kāda laika, es ļoti reti lasu Latvijas tur ziņu portāls, bet es tomēr uzdūros uz vienu ziņu, ja, teiksim, ka tur cilvēks ir vinnējis totalizatorā, un viņam tagad ir sots uztaisīts par to, ka viņš nav nomaksājis nodokli no kapitāla pieauguma. Un tagad tur bija skaidrojums, kad tur kā iesniegts protests, ja, teiksim, kad es taču tur, nezinu, 20,000 nospēlēju, un tagad vienreiz 20,000 vinnēju, un es pa nulēm, un kāpēc man jāmaksā nodoklis. Ja, un skaidrojums bija ļoti vienkārši. Tajā brīdī, kad tu zaudēji, tā bija tava izklaide, un tajā brīdī, kad tu vinnēji, tā ir tava peļņa. Tagad es tajā brīdī padomāju, es tā domāju, šis noteikti attiecās uz šo gadījumu arī kriptovalūtās, ja tu esi nekur neesi reģistrējies, tad tavu zaudējumu ir tava izklaide un tava ieņēmuma, tava peļņa. Par laimi izrādās, ka tā nav. Ja, mēs šodien pētītos skaidrojumus, mēs ar kolēģiem vēl lasējam, par laimi izrādās, ka tā nav. Ir ļoti laba ziņa, ka jūs pārdodot vienu monētu par plusiem, ja jūs tajā pašā laikā citu pārdodat ar mīnusiem, tad jūs varat tos mīnusus kompensēt. Bet ko jūs nevariet darīt, ja jūs neesat reģistrējies kā pašnodarbinātais, vai ka jums nav, teiksim, tāda, šāda saimnieciskā darbība, ja? Jūs nevarat norakstīt attiecināmos izdevumus. Ja? Bet, padomāsim tagad loģiski, ja jūs nodarbojaties ar kriptovalūtām, jums ir vajadzīgi datori, jums ir vajadzīgi interneti, jums ir vajadzīgi dažādi servisi. Jūs varat braukt komandējumos uz kriptofórumiem, uz Dubaju, uz Kipru, uz Turciju, uz dažādām vietām. Jūs varat piedalīties dažādās konferencēs. Jā, jūs taču to visu varat darīt kā kripto uzņēmējs. Ja? Tā tas ir. Jā, teiksim, un tajā brīdī tad ir jautājums, kas ir izdevīgāk būt tā teikt, cilvēkam, kas nav reģistrējies, vai būt cilvēkam, kas ir reģistrējies kā pašnodarbinātais. Tur jārēķina. Tur jārēķina, ja, teiksim, šādā veidā jārēķina, kas ir izdevīgāk, ja jūs, teiksim, šādā veidā to darat. Ja.
Ok, tagad atkal izslēgsim demonstrāciju un tad iesim pie juridiskām personām. Es mazliet viņu parunāju. Nu, lūk, un tagad parunāsim mazliet par juridiskām personām. Ja? Par uzņēmumiem, kas nu, tā kā kriptovalūtas tur savos aktīvos kā preci, ja, un visi likumi, kas runā par grāmatvedības uzskaitu un to skaidrojumu, kā tas jādara, ja, teiksim, tad mums ir nu, tieši tāpatās kā uzņēmumiem, kas tirgo vienalga pārtiku vai elektroniku vai sporta preces vai būvmateriālus, ja, nu, pēc būtības ir jāuzskaita kāda preci, ko mēs nopirkām, kāda preci, ko mēs pārdevām, kāda preci, ko mēs teiksim, par cik tur nopelnījām, cik tur nenopelnījām, preci, kas labi pārdota nes plusus, preces ļoti bieži akcijās pārdota mīnusiem, preces, ko noraksta, tas vispār aiznes zaudējums, ja viņi tur sabojās un tam līdzīgi. Ja. Tajā pašā laikā mēs ieejam mazā vietējā mikrorajona pārtiks veikalā vai kādā mazā lauku pārtiks veikalā vai saimniecības preču veikalā un saņemam čeku, un tur rakstīts pārtiks preces, katrai tur cena, alkohols, ja, tur saimniecības preces, jā, un tad jūs redzat, ka ir tāda uzskaita, ja. Un mēs ieejam, piemēram, tur, nezinu, kādā, nu, no lielajiem veikaliem, ja, teiksim, kuriem ir tīkli, un mums, protams, čekā ir katra prece, ar tur katru svītru kodu, ar katru tur cenu un atlaidi un tā tālāk, ja. Nu, lūk, un atkal jautājums, kā tad ir pareizi? Ja, kā tad ir pareizi un kā tad ir nepareizi. Ja? Un abos gadījumos tas ir nu, kaut kāda iemesla pēc pareizi. Ja? Kaut kāda iemesla pēc pareizi, ja? Teiksim, pieņemami tādā veidā. Un atkal es saku, ka grāmatvedība ir pietiekami radoša zinātne. Tajā brīdī, ja jūs nopērciet tagad dažas kriptovalūtas, ja, teiksim, nopērciet dažas kriptovalūtas, tur un tagad, nu, es tur paturēšu, ja, teiksim, tā tālāk, kad es kaut kādu pārdošu, protams, ka jums ir ļoti viegli uzskaitīt to, par cik jūs nopirkāt šo bitcoinu, un, nezinu, nopirkām tur, nezinu, par cik jūs nopirkāt šo Ethereum, vai, teiksim, nopirkām tur, nezinu, vienu Ethereum šodien par $1,700, pārdeva pēc tam pusi Ethereum par 3,000, nu, pēc kursa, ja, no tās puses sareģināja peļņu un tā tālāk, ja. Bet tajā brīdī, kad jūs sākat nodarboties ar tradingu, un jūs to varat darīt ar tradingu, tur skalpelēt ar futuresiem, ar, nezinu, robotā ieliekat, tad jūs ejat visādos IDO, tur pērkat visādus jaunos tokenus, tur pārskaitat visur, kur to naudu konektējaties, tur ar makiem, tur steikojat, farmojat un tā tālāk, ja. Nu, tad pamēģiniet to visu šodien tā uzskaitīt. Ja? Nu, pamēģiniet, es jums vēlu veiksmi, pamēģiniet uzskaitīt katru šo darbību. Ja? Teiksim, nu, protams, ka no lielām biržām tur var ļoti labi pārskatus dabūt, no kriptomaciņiem arī var dabūt pārskatus, ja? Bet, nu, es domāju, ka ja jūs tā ļoti, ļoti aktīvi sevi šo robotu pieslēgsiet, tad jūsu tā darījuma summa būs tie dokumenti, nu, labi, viņi par laimi nav jādrukā ārā, bet jūs tur vienā dienā varat 10 kilogramus ar dokumentiem sastrādāt, jā, darījumiem vien. Jā, tad pamēģiniet to, teiksim, izdarīt, jā, un tad jautājums, kā tad ir pareizi, jā, teiksim, un jā, droši vien, ka tā atbilde vienmēr būs dažādiem finanšu cilvēkiem, dažādiem grāmatvežiem dažādi. Ja? Un tas ir tikai normāli, ja? Teiksim, jo pats galvenais, ka jūs zinat un uzrādat, cik jūs naudas esat tur ieguldījuši, un zinat un uzrādat, cik jūs naudas esat no turienes izņēmuši. Jā, jūs varat taisīt kaut kādos reizes, tur kaut kādā laikā, tur, nezinu, uzskaita inventarizāciju un tā tālāk, ja, teiksim, ja, bet nu, kā to precīzi uzskaitīt, man tiešām atbildes nav. Nu, lūk, iesim tālāk, jā, tad iesim tālāk, ja mēs runājam par juridiskām personām. Ja mēs runājam par juridiskām personām, ja, tad te ir vairākas formas. Jā, mikrouzņēmums, individuāls komersants un arī pašnodarbinātais, kurš ir reģistrējies arī par papildus vidām uzņēmuma reģistrā. Nu, individuāli komersanti un mikrouzņēmumu atceļa, tur ir vislielākie nodokļi un visnevajadzīgākie, ja, teiksim, tad pilnīgi nu, tos neapskatām. Ja? Ja mēs esam juridiska persona, nu, kas var būt vienkāršāks? Nu, ja jums ir
tirzniecības uzņēmums, jūs tirgojat kaut ko, nezinu, apavus, apģērbus, pārtiku, vēl kaut ko, vai sniedzat kaut kādas pakalpojumus, jums ir sijā, jūs esat jau kaut kādu to darījuši vai darat, ja, teiksim, ar kriptovalūtu ir tikpat vienkārši kā ar jebkādu preci. Jūs viņu pērkat, pārdodat, uzskaitat un samaksājat tikai uzņēmuma ienākumu nodokli. Ja? Un samaksājat tikai uzņēmuma ienākuma nodokli. Ja? Un uzņēmuma ienākuma nodoklis tiek maksāts tikai tad, kad tiek izņemts dividends. Ja? Kādreiz, pirms cik tur tiem daudziem gadiem, bija nepareiza sistēma, manuprāt, nepareiza, pa laimi pieņēma jaunu sistēmu, ja? Bija sistēma, kad uzņēmuma ienākuma nodoklis bija jāmaksā katru reizi par katru gadu pēc gadā pārskatu nodošanas, ja neatkarīgi no tā, vai uzņēmējs ņēma ārā peļņu vai nē. Pa laimi, es nezinu, man liekas, ka gadi jau 10 vismaz pagājuši laiks skrien, pieņēma to likmi, pielīdzinājās Igaunijai, ja, teiksim, par to, ka nav jāmaksā šis nodoklis, ja jūs neņemat ārā dividendus. Ja. Kur vienkāršāk? Tad tas nozīmē, ko tas nozīmē, ka ja jums ir, piemēram, jau esoša sija, pielieciet klāt vēl vienu NACA kodu 6619 un sāciet uz savu uzņēmumu un vienkārši pirkt un pārdot kriptovalūtas. Ja? Un jums būs, jūs varēsiet norakstīt attiecināmos uzdevumus datorus, dators programmas, nezinu, internetu un telefonu sakars un arī komandējums, kā es teicu, kriptoforumu dažādi notiek, ka jūs varat braukt un iepazīties, uzzināt, ja, gan tur Turcijā, Kiprā, Emirātos, daudzās vēl citās valstīs, ja. Un dzīvojat mierīgi tieši tāpat, kā jūs darbojaties ar jebkuru citu šo biznesu. Ja? Tik vienkārši tas ir. Ir tikai viena interesanta nianse, par ko es arī biju mazliet pārsteigts, ja, teiksim, ko es tā kā nebiju kaut kādu piefiksējis, bet es ar NFT tā kā tik daudz nedarbojos. Kriptovalūta neapliek ar PVN. Ir skaidrojums, kas neapliek viņu ar PVN. Jā, bet NFT apliek, jo NFT tas ir kaut kāds tur cits formulējums, ka tās ir kaut kādas tur tiesības uz kaut kādu tur, īpašumu, ja tur NFT ir skaidrots par, galvenokārt par tur dizaina mākslu, ja mēs zinām, ka NFT jau var krietni plašāks funkcionāls, ka var ar viņiem darīt jau daudz ko citu, saņemt ienākumu tāpat kā no kriptovalūtām, tur visādas stakings un tā tālāk, un, protams, kad būsim godīgi, skaidrojumi likumdošanas netiek līdz tai attīstībai, kāda ir kripto nozare. Ja? Draugi mīļie, tik vienkārši ir uzņēmumi. Ja? Tik vienkārši, lai neteikt, ka vienkāršāk par vienkārši ir uzskaitīt, ja? Teiksim, piemērot nodokļu samaksu. Ja? Es šeit nerunāju par to, kā izvairīties. Es saku, neprasiet man tādus jautājumus, ja kāds prasīs, es viņiem absolūti ignorējuši, ja, bet, teiksim, šajā gadījumā ir jautājums, kādā veidā to pareizi izdarīt. Ja. Lūk, ko uzņēmumiem ir vērts, manuprāt, darīt? Manuprāt, uzņēmumiem ir vērts pieņemt kriptovalūtu pieņemt kriptovalūtas kā maksāšanas līdzekli. Jā, teiksim, un te ir divi veidi. Jā, teiksim, es reiz arī redzēju, tā ir Baltics. Baltics ir piemērs, kurš jau labu laiku, jau sen pieņem bitcoinus, un iespējams, ka arī kādu citu jau valūtu šobrīd, ja, par avio biļetēm. Jā, teiksim, šādi piemēri ir, ja mēs tur pameklējam bišķiņu, jā, tādi piemēri ir, un diemžēl viņi nav pārāk daudz, jo uzņēmumi kaut kādā veidā joprojām to nav tā kā piemērojuši. Es jo īpaši ieteiktu šo lietu darīt tik vienam uzņēmumam, kurš tirgo kaut ko online. Ja, jo online tad tiešām jums ar kripto ticamāk, ka samaksās salīdzinoši bieži, un tādā veidā jūs vienkārši palielināsiet to ienākumu daudzumu, kāds jums būs. Ja. Lūk, viens variants ir, ka jūs varat pieņemt, izmantojot ārēju servisu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, es parādīšu servisu piemērus, kā nākamajā slaidā burtiski man tas ir. Ja. Tas nozīmē to, ka cilvēks ieiet jūsu websaitā, kur jūs pārdodat preci vai pakalpojumu, un viņam tiek piedāvāts maksāšanas veids paralēli bankas kartei,
tiek piedāvāts samaksāt ar kriptovalūtu. Viņš tur uzspiež, tur ir Bitcoins, Ethereum, kāds no kurš servis tur ir vesels sarakstīns ar dažādām šīm monētām, kādām var samaksāt, ja tajā brīdī tur uzģenerējās maciņa adrese, šis cilvēks jums samaksā. Ja? Un patiesībā tur tiek lietots ārējais servis, kurš tieši tajā brīdī uz jūsu bankas kontu pārskaita, vai tur varbūt ar dienas nobīdi vai kā līdzīgi kā maksājumi, ka tas tik detalizēti nepateikšu, ja? Pārskaita jums eiro. Ja? Un jūs kā uzņēmums pat īsti nezināt, ka jums cilvēks samaksāja. Zināt, ja jūs redzat, no kurienes ienāk, ja, bet jums nav starpības. Jūs pārdevāt, piemēram, televizoru savā internetu veikalā vai kādu pakalpojumu, jums cilvēks samaksāja kripto, caur servisu jums ienāca eiro. Otrs veids, kā jūs to varat darīt, tas ir atgriežoties jau pie iepriekšējā slaida, ja, teiksim, kad jūs kriptovalūtu turat savā uzņēmumā, pieņemat, lietojat, ja. Tādā gadījumā jūs vienkārši uzrādat kripto maciņu, savu uzņēmumu, uztaisiet uzņēmumam atsevišķus kripto maciņus, nevis savus personīgos, ja, un ielieciet kripto maciņus, ielieciet, teiksim, kalkulātoru, kaut kā tur ar var ieprogrammēt dažādiem servisiem, ja, kad jūs pieņemat teiksim, šo maksājumu. Ja. Mēs tā darām kripto skolā pār kursiem, kad mums var pārskaitīt cilvēki kriptovalūtu uz mūsu uzņēmumu kripto maciņu. Ja mēs lietojam šo metodi, ja mēs darbojamies ar kriptā, mums nav vajadzīgs viņus automātiski katru reizi pārvērst uz eiro, ja, teiksim, mēs akceptējam tādā veidā. Tā kā šie ir divi veidi, ko jūs varat izdarīt, ja, teiksim, tālāk. Servisi ir daudz patiesībā, ja, te ir daži no viņiem, ja, pieņemsim, uzspiedīsim uz tādu BitPay, ja, Atverās viņa lapa, redzēt, šeit ir for business, ja, accept crypto, ja, jūs, teiksim, gribat lietot kripto, ja, teiksim, get started, piemēram, ja, un business use, ja, join waitlist, ja, teiksim, jums jāaizpilda forma, tur jūsu vārds, uzvārds, kompānija, valsts, tālāk jūs uzrakstat, ka jūs gribat lietot šo servisu, ja, submit, ja, teiksim, ar jums sazināsies jau menedžeris, ja, palīdzēs šo servisu uzstādīt, ja, teiksim, tik vienkārši, ja, teiksim, šādu servisu ir pietiekami daudz, ja, tagad šeit ir daži no viņiem arī tajā mūsu materiālā, kur jūs varat mums paprasīt, mēs jums nosūtīsim katram individuāli, ja, ir šie servisi, tie nebūtu nav visi iespējami, ja tādi servisi ir pietiekami daudz. Jā, daži no viņiem pietiekami noslogoti, ir šur tur ir kaut ko, cik es zinu, rindā jāpagaida, kamēr jums to izdarīs. Idejiski tas ir tas pats, kas noslēgt vienošanos ar maksājumu kāršu pieņēmēju, ja. Šeit tas ir retāks pakalpojums, ja, un to servisu ir, viņi ir, katrs individuāli, ja, bet tik vienkārši to izdarīt, ja. Tik vienkārši ko izdarīt, ja, teiksim, un mēs viņus nelietojam personīgi, es saku, mēs pieņemam tāpatās, ja, bet visticamāk, kad šādā veidā jums arī tur pastāstīs par to, kā jums to tur visu forši iekontēt un tā tālāk, ja. Vēlreiz pārslēdzamies no prezentācijas, un tā vēl viens piegājiens atpakaļ, un tad arī sāksim uz jautājumiem, pēc tam atbildi, 3-5 minūtes jau runājam. Manā kursā, kursa aprakstā, šī webināra aprakstā, tur bija programmiņi un tā tālāk, ja, un es tur biju ielicis vienu tādu punktu, kuras nesagatavoju nekādus slaidus, bet saka, atbildēšu filozofiski, ja, kā atšķirt godīgi kriptovalūtu no negodīgas. Ja. Un cik nopietni tad uzņēmumi, kas emitē, izlaiž kriptovalūtas, cik tad viņi nopietnām pārbaudēm vien daļiet cauri. Ja. Ja mēs paskatāmies lielos uzņēmumus, sauksim piemēram Ripples, ja, teiksim, kurš ar Amerikas regulātoru seku tiesājās jau cik gadus un nepārāk sen vinēja kaut kādu tur vienu ļoti būtisku tiesu, ja tajā brīdī tur viss kripto tirgus momentāli palecās uz augšu, tas bija kādu mēnesi, ja nemaldos atpakaļ, ja, teiksim. Un ticiet man, viņi ir izgājuši tik daudz cauri regulām, tik daudz visādām atļaujām, kā neviens, Latvijā neviens uzņēmums ne tuvu nestādās priekšā, ja, teiksim, te ir runa par šiem lieliem, kas ir jau daudz miljārdu vērtie uzņēmumi. Ja. Ja mēs runājam par maziem uzņēmumiem, tad, protams, kad
Šie uzņēmumi ir ļoti dažādi. Ja, teiksim, dažādās valstīs ir dažādas regulējums, kas ir jādara un kas nav jādara. Ja, teiksim, mēs arī pieskārsimies to, kas ir Latvijai jādara. Izrādās, ka ir salīdzinoši vienkārši. Ja. Bet es tikai gribu pateikt tādu ļoti filozofisku tādu, lai jūs paši padomājat, aizdomājieties ja, par godīgumu un nē. Salīdzināsim divus teiksim, uzņēmējus. Ja. Tagad laukos dzīvo zemnieks, viņam ir naturālā saimniecība, viņam ir tur, nezinu, viņš sauc tur govis, ja, teiksim, viņam tur vistas dēļ olas, ja, un svaigu pienu slauc, un tur ir svaigi produkti, viss bez nekādas ķīmijas un tā tālāk. Ja, un pie viņa brauc kaut kā tuvāk apkārt zināmie cilvēki, brauc, piesaka, es atbraukšu pēc piena, atbraukšu pēc olām, atbraukšu pēc šitā un tā tālāk. Ja. Un šis cilvēks nekad mūžā nav maksājis nodokļus, ja, nekur nekad nav redzējis, nav PVD nav redzējis, ja, teiksim, un cilvēks saņem fantastisku labus svaigus produktus, kas ir, pilnīgā garantija ļoti veselīgi, kuros nav iekšā visādas šīs ķīmijas, ko mēs arī varam izlasīt uz dažādiem iepakojumiem un visādas tur vielas. Es neesmu baigais speciālists, tur zinu, ka daudz cilvēku ļoti skatās līdz šiem produktiem. Jā, un pretēji otrā pusē ir zemo cenu starptautisks pārtikas tīkls, kurā darbinieki, kuri maksā visas nodokļus, kur darbiniekiem tiek dotas sociālās garantijas un apdrošināšanas un viss iespējamais, un viņi tur saņem labas algas un tā tālāk, ja, un tur tiek pārdots par salīdzinoši lētu cenu produkts, kuram ir viss šīs dažādās piesauktās ķīmijas klāt. Jautājums, kurš no viņiem ir godīgāks uzņēmējs? Ja? Tad te ir tāds jautājums, ja, teiksim, ka jūs jau uz to jautājumu varat skatīties ļoti dažādi. Tas pats kripto nozarē, ja, teiksim, protams, ka ir vesela kaudze veidi, kā te neiet runa par lieliem projektiem. Skaidrs, ka viņi ir izgājuši, kam tik viņi nav izgājuši cauri, kādām tik regulām tā tālāk, jāteiksim, kas ir lielie top 100, top 200, jāteiksim, pēc kapitalizācijas. Tur nevar tā vienkārši iekļūt, ja, pat vēl tālāk. Ja. Tā pašā laikā mazāk uzņēmumi, protams, ka viņi dažādi rīkojas. Un, protams, ka tur ir ļoti dažādi apakšā, un mēs nevaram vienmēr pārbaudīt. Un tāpēc ir dažādas metodas, kam sekot līdzi, kā atlasīt tur droši projektu no skam projektu. To mēs arī kripto skolas kursā esam šeit vismaz pāris reizes mācījušies un tā tālāk. Ja? Un tā ir pēc tam cita tēma. Un tāpēc par šo tēmu, teiksim, tā kā viennozīmīgi atbildi iedot patiesībā nebūs nemaz tik vienkārši. Ja, teiksim, ja. Lūk, savukārt, ja mēs paskatāmies uz Latviju, jā, teiksim, un šeit arī ļoti dažādas spekulācijas, kas ir vajadzīgs un kas nav vajadzīgs. Jā, teiksim, es nenoliedzami pirms šī kursa sazinājos ar dažādām institūcijām. Jā, teiksim, mēs sazinājāmies arī ar, pateikšu precīzi, visādām. Tur skatījāmies vidu skaidrojumus, skatījāmies Fuktuka skaidrojumus, jā, teiksim, lai kaut ko varbūt nepalaistu garām, jā, teiksim. Un saņēmām arī atzinumu no Latvijas Bankas finanšu tehnoloģiju uzraudzības pārvaldes, un tas bija vakardien. Ja? Jā, teiksim, tas bija vakardien no cilvēka, kas mums atsūtīja e-pastā no tā. Jā, teiksim, un patiesībā tas skaidrojums ir diezgan precīzi šeit uzrakstīts, jā, teiksim, kādu mēs arī saņēmām. Šobrīd Latvijā nav regulējumu kriptoaktīvu pakalpojumu jomā, lai sniegtu virtuālās valūtas, kriptovalūtas pakalpojumus, tajā skaitā emitēšanu. Ko nozīmē emitēšana? Tas nozīmē, ka jūs radat savu kriptovalūtu. Emitēšanu. Ja? Turēšanu norēķinus, par turēšanu norēķiniem mēs jau runājām. Ja? Latvijā nav jāsaņem speciāli atļauja, tomēr pakalpojumu sniedzējiem, ja mēs emitējam kriptovalūtu, mums ir jāreģistrējās valsts ieņēmuma dienestā. Ja? Tas ir vienkārši un jāievēro. Saucamais noziedzīgu iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu profilakcijas finansēšanas novēršanas likuma prasības. Ja? Tas likuma prasības ir
Tas, ka tur ir attiecīgas summas jāpārbauda, tie cilvēki, jāziņo par aizņēmumiem darījumiem tā tālāk. Jābūt PVN maksātājiem, lai to darītu, jānorīko ir atbildīgā persona par procesu. Un tas ir iekšējs kontrols mehānisms, kas darbojās iekšā uzņēmumā. Papildus tam ir jāsako līdzi, ir tāds MiCA, tāds diezgan zināms kripto nozarē regulējums. Viņš ir uz 360, ja nemaldos, vai 380 lapusēm, regulas par kriptotirgiem, Eiropas Savienības regulas par kriptotirgiem, markets un kriptoasets, ieteikumi un norādījumi. Tad tie ir ieteikumi un norādījumi, tad regulāri ir apstiprināti, bet nav vēl piemērot Latvijā. Tad viņa Latvijā nav stājusies ar likumisku spēku. Šobrīd Finanšu ministrija gatavo kriptoaktīvu pakalpojumu likuma projektu, kurš tad arī kaut kad stāsies spēkā, kurā tad būs precīzāk regulēts tās, kas ir jādara. Šobrīd tātad šie noteikumi kripto uzņēmumiem patiesībā ir salīdzinoši vienkārši. Un tad, ko darām mēs? SIA, tad Digital Tech, tad kripto skola, un mēs esam SIA Digital Tech uzņēmums, kas nodarbojas ar šīm kripto lietām, tad kripto apmācības mēs veidojam, mēs palīdzam arī cilvēkiem, veidot kripto portfeļus. Tas nozīmē tā, ka es personīgi arī sniedzu konsultāciju, tas ir, protams, maksas pakalpojums, palīdzu, noformēt, atlasīt tās monētas, ko jums vajadzētu, tā kā manā iestībā pirkt, un jūs tā varat darīt, un tas ir maksas pakalpojums individuāli, Un jau kopš pagājušā gada decembra, tad mums radās ideja, patiesībā reāli sākam šogad sākumā, tur februārī, mēs esam emitējuši savu tokenu, mums ir tokens Daitex, daitextoken.com ir mūsu mājaslapā, un kopā ar servisu, kur mēs veidojam, servisu saucās Silo, tas ir ar mākslīgo intelektu seno zinātņu palīdzību, ar garantiju, šis servis atrod piemēroto partneri dzīvē, draudzībai un biznesam. Tad mēs veidojam šādu unikālu aplikāciju, kura būs nedaudz saistīta ar kriptovalūtu, Silo. Mēs sākumā to veidojām kā iepazīšanās portāli, bet mēs esam sapratuši, ka tas ir servis, vienīgais pasaulē servis, kas cilvēkiem atrod cilvēkus. Gan priekš dzīves, gan priekš draudzības, priekš hobijiem, priekš biznesa, tā skaitā personāla atlas būs šajā projektā. Un izmantošu iespēju mazliet, protams, pareklamēt, Daitex token, tad man nevarās vaļā. Tūlītās nohaidošu šito. Tā nevarās vaļā. Labi, es ieiešu šeit. Atvēršu arī mūsu mājaslapu, ja jūs varat apstīties mūsu mājaslapā, un šeit ir arī iespēja iegādāties mūsu tokenus, Un, ziniet, viņus var iegādāties arī ar bankas pārskaitījumu, Tik legāli, tik oficiāli, iesim biržā rudenī. Un esmu diezgan drošs, kad cilvēki, kuri investē šajā mūsu tokenā, man šķiet, ka nopelnīs ļoti, ļoti labi. Bet tas ir atsevišķs jautājums, par to jūs varat vērsties pie manis, un es nosūtīšu jums arī papildus informāciju par šo. Mēs pilnīgi legālā veidā nodarbojamies ar kriptovalūtas un tokenu izveidi, un to daram šeit Latvijā. Tas ir mūsu darbs, mūsu arots, pie tā, pie kā mēs strādājam. Kā jau teicu, es esmu sagatavojis nelielu pārskatu, ir tāds kopā ar kolēģiem, mums ir tāds, PDF materiāls, es gan atradu divas lietas, kas man šeit ir jāpapildina, un es labprāt ikvienam no jums nosūtīšu mēs nosūtīsim rītdien vai parīt, vai kad jūs uzrakstīsiet, labprāt jums nosūtīsim šo materiālu, tur ir linki uz dažādām šiem skaidrojumiem, dokumentiem, kur var apstīties, tur ir visi šie servisi, kas bija šajā prezentācijā. Uzrakstiet vienkārši uz info@kriptoskola1.lv vai arī mūsu Instagramā, komentārā vai Facebookā gribu pārskatu, un mēs jums personīgi nosūtīsim, sākot no rītdienas.
Sākot no rītdienas, jā, un tas arī patiesībā bija manas prezentācijas saturs, ko es šovakar gribēju pastāstīt. Un kā jau teicu, tagad arī pieķersimies pie dažādiem jautājumiem. Es palasīšu, kas ir čatiņā, jā, un varēs noteikti uzdot vēl jautājumus, jā, teiksim. Tā, tad bija kāda laika atpakaļ, kā uzņēmuma nopirka kripto piemērs birža. Nu, tad šie servisi, ko es rādīju, tos vajag lietot. Ja jūs gribat uztaisīt uzņēmumu kontu uzņēmumā, piemēram, uz juridisku personu reģistrētu kontu Binance būs ļoti sarežģīti. Nu, es pirms gadu mēģināju, bija pārāk sarežģīti, lai to darītu. Jā, teiksim, protams, ka var mums jānodefinē, protams, atsevišķi konts kā juridiskai personai, kuros jūs darbojaties. Ja, nu, to var, protams, darīt arī caur savas fiziskās personas kontu vai arī caur kriptomakiem. Ja. Okay, kāds ir mini uzņēmuma pievienotā vērtība, ja tas pieņem kriptos maksājumus? Nu, ļoti vienkārši pievienotā vērtība, jūs vairāk klientu būs, ir cilvēki, kas norēķinās. Ticiet man, ir cilvēki, kas norēķinās tikai kriptovalūtām vai galvenokārt ar kriptovalūtām, kur uzskata to par priekšrocību, ja, teiksim, un jūs iegūsiet vairāk klientus. Ja. Šobrīd, kad tirgus ir lejā, kad tirgus ir ilgstoši lejā, tad tādi cilvēki ir mazāk, bet es esmu ļoti pārliecināts, ka tirgus atkal ies augšā. Ja, un viņš atnesīs ļoti lielu pieplūdumu kripto nozarē, kad ies augšā. Tad tajā brīdī jūs servisos stāvēsiet vairākus mēnešus rindā un jūs netiksiet tur klāt. Pavisam godīgi. Tad viņi būs. Tad visiem vajadzēs, ja, un tad netiksiet klāt. Ja. Vai uzņēmums var maksāt algas, kas ir kripto nevis eiro saviem darbiniekiem? Nemāku pateikt, drīzāk nē. Drīzāk nē, nemācējuši pateikt. Drīzāk nē. Jā, drīzāk nē, oficiāli drīzāk nē. Jā, teiksim, vismaz Latvijā, jā, teiksim, drīzāk nē. Uzņēmums var maksāt ar kriptovalūtu, varbūt arī var aprēķināt tajā brīdī, uzskatīt, ka viņi pārdod tāds ekvivalents pret eiro. Varbūt arī var, jā, teiksim, jā, varbūt arī var. Jā, teiksim, bet es šeit nevarēšu pateikt, jā, teiksim, pavisam objektīvi. Jā. Minēja iedzīvot ienākumu nodoklis jāmaksā brīdī, kad konvertē uz eiro, vai tas skaitās brīdī, kad biržā notiek konvertācija, vai tad, kad no biržas sūta uz bankas kontu, un, kā es teicu, jā, teiksim, ir biržā vispār nevajag uz eiro konvertēt. Tas ir atkal tāds, tur pēc idejas loģiski būtu konvertēt uz USDT un atpakaļ. Jā, bet iedzīvot ienākumu nodoklis jāmaksā vai reiz kvartālā, vai reiz gadā, atkarībā no tā, cik ir ienākums. Tātad $1000 un vairāk ir jau jāmaksā kvartālā, ja arī eiro un vairāk. Ja ir mazāk par €1000, tad kvartālā nav, tad ir reiz gadā. Tikko kvartālā ir lielāks ienākums par €1000, tā ir jāmaksā, jāiesniedz un jāmaksā nākamā kvartāla pirmā mēneša, tā kā vai veidos samalot 15. vai 25. datums, jā. Vēl vakar nokvēja sākumu vai nodokļu jāsāk maksāt arī tad, kad mani pārdam uz bankas kontu no biržām pārsniegt. Jā, protams, tajā brīdī, kad jūs nevarat uzrādīt, ka jūs to esat nopircis un esat nopirkuši pa kreiso, teiksim, tā, kas ir, ierasta lieta, jā, no noslēpums, jā. Un tagad vedat ārā, jā, vai jums ir kāds uzdāvinājis, jā, loģiski ir jāmaksā, jā, teiksim, no kriptām biržām pārskaitot uz bankas kontu, jā. Prece nenosaka, cik godīgs ir uzņēmums, nosaka. Jā, paldies par komentāru viedokli. Vai jāmaksā iedzīvotāju nodoklis, ja kriptovalūtām apmaksā kādus pakalpojumus vai preces, nekonvertējot kriptovalūtu uz eiro? Jā, tajā brīdī ir jānorāda, ka jūs esat šo preci, tātad, pieņemsim. Mēs šodien samaksājam, man patīk ar USDT visu laiku runāt, bet labi, pieņemsim, jūs samaksājat par kaut kādu automašīnu šobrīd ar 1 bitcoin, ja? Nopērkat par 1 bitcoin automašīnu, ja? No uzņēmuma, mums ir 1 bitcoins, ja? Tad tajā brīdī jūs uzskatāt, ka jūs esat tagad $27,000, kaut kā €25,000, ja? Tajā brīdī mēs uzskatām, ka šos bitcoins ir pārdots par 25,000 un samaksāts par šo automašīnu. Ja? Tā attiecīgi izjūt no tā, vai tas bitcoins tika pirks lētāk vai dārgāk, ir vai nav jāmaksā nodoklis. Viņš tika pirks dārgāk un jūs viņu nopārdevat lētāk un tagad nopirkāt mašīnu, tad nav, protams, tas nerēķinās peļņā. Ja? Teiksim, tādā, ja?
Cik maksā jūsu pakalpojums par ieteikumu konsultāciju? Nu, tas ir pakalpojums, tur ir saucamā. Tas ir portfeļu sastādīšanas pakalpojums, jā, teiksim, kurš maksā, tā ir individuāli tāda, mēs taisam atsevišķu Telegram tādu čatiņu, jā, teiksim, tā ir individuāls pakalpojums, kas sākās no portfeļa, sākot no $5000, jā, teiksim, mazākiem es nedarbojos, jā, tas maksā $500 par pusgadu uz priekšu, mana uzraudzība plus 25% no ienākumu no tiem darījumiem, ko mēs taisam, tā kā mēs aizvaram darījumus. Tādā veidā. Daitex tokens ies decentralizētajās biržās. Jā, tad QuickSwap, PancakeSwap 16. oktobrī. Kādus datus Silo ņem vērā? Mēs, protams, algoritmu to mēs patentējam, jā, to mēs pilnīgi precīzi, kā viņš tā nestāstīsim, ņem astroloģiskos datus, ņem vērā divus psiholoģiskos testus, kur nosaka cilvēku personības testus, un plus vēl mākslīgais intelekts analizē sociālos tīklus. Tas varbūt nebūs pirmajā versijā, ka mēs palaidīsim, varbūt, ka būs mazliet vēlāk. Ja? Pirmajā versijā mēs liksim cilvēku atlasi priekš personīgām attiecībām, priekš draudzības, priekš hobijiem. Personāla atlase būs otrajā piegājienā, droši vien pēc kaut kāda gada. Ja personāla atlase integrēt iekšā aplikācijā ir sarežģītāk, naudietilpīgāk, darbietilpīgāk un tā tālāk. Ja? Šodien, jā, ir caur Sailavā var ienākt caur investīciju Daitex tokenā, kas vēl 7 dienas ir private rounds, 5. aprīlī, 5. septembrī būs pēdējā diena. Kad ir plānos nākamais trading kurs, mēs noteikti tagad rudenī taisīsim. Tradinga kursu to vada mums pasniedzējs Jānis. Es ar viņu sazināšos, jo interesi tagad sāk parādīties. Vienmēr ir tā, ka rudenis, ka beidzās vasara, tad vienmēr interese par kursiem ir lielāka. Es domāju, ka es tagad negribu apsolīt, bet pilnīgi iespējams pat septembrī jau sāksies, varbūt oktobrī. Jā, teiksim, tā kā būs, savāksim vienu grupu. Cik viņš maksā? Iepriekš viņš maksāja 7 nodarbības €250. Kaut kas līdzīgs jau būs. Parunāsim ar pasniedzēju, varbūt būs pacēls, varbūt būs nolaists. Kaut kas tādā līmenī apmēram, jā, un tur ir 7, ja nemaldos, nodarbības, kas ir parasti vairāk stundu garumā, un tā kā ļoti nopietni, tur ļoti detalizēti viņas notiek, jā. Jā, to vada mans kolēģis Jānis, es viņu nevadu, jā, es vairāk citus kursus, jā. Kā var izmantot biržas karti? Tajā brīdī, kad jūs ar biržas karti maksājiet, tas sanāk kriptovalūtas pārdošana, ja? Uz eiro. Ja? Jo tajā brīdī, ja jūs maksājat ar biržas karti, piemēram, par Binance karti, piemēram, pērkat, jeb vai ko, kurā veikalā vai kurā online platformā, ja, teiksim, tad tajā brīdī viņš jau konvertē uz eiro. Jūs jau aiziet nopērkat, piemēram, preci par, €10, jums no Binance noraksta tur bitcoins vai BNB vai USDT, kā jūs tur uzlikuši, ja. Tajā brīdī jūs viņus notirgojat, ja. Patiesībā jau viena ļoti milzīga sfēra, kas palielinās ienākumus, ir norēķina kriptovalūtā ar stablecoiniem, USDT. Tur jau liels svārstības nav. Dolārs ir dolārs pret eiro, tur bišķiņi svārstās, ja, teiksim, un pieņemt maksājumus uzņēmumiem tieši USDT un USDC, stablecoinos. Tas patiesībā ir ļoti, es domāju, ka tas būs ļoti trendīga lieta pavisam drīz, ja. Par monētām mēs varam gari diskutēt, kādas šobrīd var pirkt vai pārdot, ja, teiksim, daudz dažādas. Saprotiet, tagad ir tāda situācija, kad projekti ir nogaidījušies to brīdi, kad nāks tas saucamais buļļu tirgus, viņš nenāk un nenāk, ja.
Ir vairākas no tādām, ja mēs runājam par mazās monētas, ir bez savu galdu, tūkstošiem. Jā, tur neprasiet, jā, teiksim. Par mazajām monētām es varu tikai par savu daiteku stāstīt, varbūt vēl pāris var saspringt un atrast, jā. Bet, ja runā par lielām monētām, teiksim, tādas, kas ir iznākušas tirgū, tagad saucamajā lāču tirgū, nu, teiksim, ir Aptos un Optimisms un vēl tur dažas, jā, kuras, nu, tas ir ļoti spēcīgs signāls, ka tu izēji ārā tirgū, tā ka viņš ir lejā. Jā, un tur ir simtiem miljonu investīcijas no lieliem fondiem, un tām monētām vajadzētu šaut, nu, daudz lielākus x nekā citām, nu, nekā vecajām, teiksim tā, jā. Daitex tokens listēsies par $0,50. Binance droši vien domāts, ja? Var izmantot kā starpnieku, maksāt eiro un tēru ar Binance vīzu. Es domāju, ka jā, visticamāk, ka jā, nu tur loģika, pēc loģikas, saprot, ko nozīmē var vai nevar, es jau vienmēr saku, tā ir radoša pieeja, ja, teiksim, tā ir radoša pieeja, ja, teiksim, un tajā brīdī, ja, nu, piemēram, jūs esat ieskaitījis, nu, teiksim, ieskaitījis eiro tur un eiro tur maksājot kartē, nu, vai tas ir izdevīgi, nedomāju. Es domāju, ka jums vajag paņemt bankas karte patās, jā, teiksim, tā tālāk. Nu, labi, kā jautājumu diezgan daudz, nu, vēl kaut kur atpakaļ sāku, jā. Kur cilvēks uzdeva jautājumu, kura monēta, lai mainītu, dabūtu 10x, jā. Nu, lai dabūtu 10x uz portfeli, portfels ir jāsabalansē no monētām, kas ir pašā augšā, neliela daļa. Tad no monētām, nu, pēc kapitalizācijas, ja pēc market cap. Tad no monētām, kas ir, nu, es teiktu, tā pirmais 40, tur kaut kādas 5-6 var atlasīt, un tad ir 1/3 daļa jāliek jaunākās monētās, kur var izšaut. Nu, ir dažādas monētas, ir monētas, kurām, nu, ko nozīmē prognozē. Ja? Jūs ieraugat, es bišķiņ novirzos no tēmas, jūs ieraugat TikTokā vai Instagramā vai vēl kaut kur, nu, šitos te blogerus, kur rāda prognozes 25. gadam, cik tur maksās bitcoins, cik tur tas, un tad tur pa vidu viena monēta, kur tur taisīs 1000 iksus, jā. Un tas nozīmē, viņi to monētu cenšas notirgot, jā, jums, jā, un tas nemaz nenozīmē, ka viņš tā maksās, jā, bet jaunajās monētās ir monētas, kuras taisīs 100 iksus, jā, bet viņas ir lielāks risks, jā, un jebkur no viņiem var uzšaut vai neuzšaut, jā, teiksim. Ieraksts būs, es saku, es vienīgi višķiņu vienā brīdī nejauši uzspiedu stop un no jauna iesāku. Es ceru, ka viņš sajies, ka mēs viņu varēsim savienot kopā. Jā, es iegādājos USDT, veiku konvertāciju tos uz BTC, vēlāk konvertēju BTC atpakaļ uz USDT, un tad tos jau noteikti nodokļu rēķinās. Nu, tā kā ir filozofisks jautājums, jā, saprot kā... Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka būs viens inspektors, kas teiks tā, otrs teiks, ka šitā. Ja? Un tāpēc vienmēr vajag pieiet no loģikas. Ja? Jūs ielikāt, teiksim, piemēram, nu, tur noteikti skaitļa eiro, tad, nu, paskatieties, kas jums palika un iziet atpakaļ no šī skaitļa eiro, jo mums ir jārēķina viss pret eiro. Par vetu es neko, es esmu šodien par monētām, par vetu, nu, es neteikšu šobrīd viedokli, es neesmu pietiekami daudz viņā iedziļinājies. Jā, tā kā nebūs. Nu, mēs varam ļoti gari runāt par monētām, jā, teiksim, bet es divas nosaucu, Aptos un Optimismu, ja, teiksim, kurus es redzu no tādām jaunām lielajām, kuras droši vien ir. Un tāpat vēl jau tur ir visādas. Ja. Nu, tā kā par to, tā ir cita tēma, un tas, ko es gribu teikt, nu, nāciet mūsu, kā es tagad paņemšu, ielikšu mazliet vienu, es tagad nevaru. Diemžēl nevaru šajā grupā ielikt. Jā, teiksim, man ir Telegram kanāls, nu, krievu valodā, ja, kur es dodu šo tad informāciju par dažādām kripto lietām, bet man ir arī kripto grupa, kura ir izveidojusies, nu, agrāk es tur nodarbojos ar dažādiem tīklu projektiem, kuriem šodien vairs ne, jā, kuriem esmu pielicis punktu, bet uz tā pamata man ir
Es vienu grupu pārveidoju par publisku grupu, un viņi saucās kriptoziņas ar Vilni. Jā, teiksim, tātad man ir tāda publiskā telegrama, tā viņa arī saucās, kriptoziņas ar Vilni. Jā, teiksim, telegramā iesitiet viņus, izleks ārā. Jūs varat pievienoties tai grupā, un es šajā grupā tagad no rītdien vakarā 8:00 būs tāds kripto vakars. Tā es viņus saukšu, ja, teiksim, es esmu nolēmis to tā darīt. Principā doma ir viņu vadīt pa otrdienām. Parasti man bija tāds ritms iegājis šodien, mēs vadām šo webināru. Tā kā varat pievienoties šim kripto ziņas ar Vilni Telegram publiskajai grupai, ja, un tur es tajos vakaros arī reiz nedēļā mums būs tiešraides. Tur es, protams, stāstu arī par savu Daitex tokenu un to, kas tur viss notiek. Ja. Bet dalos arī ar visādām citām lietām, cik laiks atliek. Ja, teiksim, un arī aicinu, ir tā doma taisīt arī tur tiešraides kopā ar kādiem cilvēkiem, kas arī ir eksperti un tā tālāk. Ja, tā kā tur droši vien mēs arī ik pa brīdim analizēsim kādu monētu, ja, teiksim, tā kā caur turieni būtu varbūt jēdzīgāk, ja, teiksim. Kas ir drošākās biržas šobrīd? Nezinu, kas ir drošākās biržas. Ja tur blokķēdē security tokens nepārdos gaidot dividendus nodokļu jāmaksā, būs tajā brīdī, kad dividendus ienesīs. Jā, kad dividendus ienesīs eiro, pilnīgi pareizi. Tālūk, forši, ka tik daudz jautājumu. Man ir prieks arī, ka tik daudz cilvēku esam, jā, teiksim, ka tik daudz cilvēku esam. Es redzu šeit gan pazīstamus, gan ko nepazīstu, jā, teiksim, tas ir normāli. Jā, teiksim, un priecājos, tad ierakstīns būs, jā, es tiešām ceru, ka man tur nebūs viņš tur pārtrūcis kaut kā, kad varēsim savienot. Labi, paldies visiem, un atcerieties, jā, teiksim, kad tātad šo materiālu info@kriptoskola1.lv vai arī uz Facebook vai uz Instagram uzrakstiet un atsūtīsim šo materiālu par dažādiem šiem dokumentu, tas, ko es runāju, un vēl šis tas bišķi vairāk. Jā, un saites uz dažādiem šiem skaidrojumiem, kur var lasīt gari un dikti un tā tālāk. Ja. Ok, paldies visiem, lai jauks vakars, un ceru, ka bija vērtīgi. Paldies! Tā.